Kuru sarkano? Jā. Jā. Un kur mēs, Gustav, kur mēs lidojam tagad? May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. Gustav, tu esi priecīgs? Nē. Neesi priecīgs? Māja! Opšiem, vakar ap 12 ielidojām. 12 naktī ielidojām. Principā, kaut kāds vairāk kā 2 stundas pagāja, kamēr tikām līdz viesnīcai. Gājām ar kājām. Tepat pie viesnīcas, it kā pie lidos, blakus tā viesnīca. Aizgājām kājām. Šodien tāda reāli pirmā diena. Tagad kātoju atpakaļ, tur gan 3 kilometri. Pakaļ mašīnītē, nu ko. Vakar sanāca tāda nakts pastaiga. Mūsu pirmais namiņš ar šitādiem skaistiem griestiem. Viesistaba ar durvīm bez loga. Tu apžilbināji. Nu šitāds te numuriņš ar kondicionieru. Toaletīte, bet zin kā, karstā ūdens nav normāli. Skaņas izolācijas nekāds. Mūsu viesnīca pie lidos, baigi labi var dzirdēt, kā lidmašīnas ceļās augšā, lēžās pāri un bēdīgs tāds numuriņš par 200 eiro dienā. Gulējām viesistabā. Nu, burvīgi. Tikām Vatikānā iekšā. Biju paņēmis skip the line, bet tur kaut kādas problēmas bija un netikam uz skip the line. Beidzās, ka mums bija mazs bērns, un tad mazs bērni bez rindas uzreiz iekšā. Ja problēma bija tā, ka mazām bērnam jābūt ratiem. Nav rati, nav mazs bērns, bet nu, tur arī beigās ielaid. Bet jā, tikām iekšā Vatikāniņā, baigi traki. Mums visu aizņēma. Un gan 2 stundas. Tāpatās ar visiem tiem skip the line un visu tur to sēdēšanu un nīkšanu. Bet nu esam iekšā. Burvīgi. Tagad bišķi pastaigāsim un tad jau dosimies kaut kur, nezinu, paēst. Riku, Gustav, paskaties, jā? Tas ir tu. Baigi traki, vai ne, te iet ir? Maza bērna baigi grūti, vai ne? Piekritīs, Gustav? Tā grūti iet te ir daudz cilvēku, vai ne? Jā. Nav īsti paredzēts ar bērniem, bet nu, mēs pa Vatikānu steigājam, jā? Nu, diezgan smagi par to Vatikānu. Galvenais aizmidzis. Te mēs te klīstam tagad 2, kamēr šis te šņāts. Gustav, bijām Siksta kapelā. Ja? Siksta kapelā bijām. Tu, Gustav, kas ir? Nezinu, mamma baidās, ka teica, nu, ka tīs prātnē. Mēs bijām Siksta kapelā īstajā, tur nevarēja filmēt, bet Gustavs neko neredzēja, viņš nogulēja visu. Siksta kapelā. Silti tev, jā? Iesim tagad Pētera baziliku. Tur viņa. Tad uz mājām. Jo, esam pie Kolizēja. Excuse me? Izstājām rindiņu. Kaut kādas, ne, baigiem murgiem nopirkām, kaut kādu biļeti jau nopirkām, ķipa.
Izstāvējām rindu, jau gājām iekšā šitajā kolizejā, bet beigās tu biļeti neko nevarēja izdarīt. Gājām, stāvējām īstajā rindā, nopirkām īstu biļeti. Un kāpēc Gustav nefilmēt? Nāc, Gustav, pastāsti, kā tu jūties? Vai esi priecīgs, jā? Nē. Viņš nav priecīgs, bet beigās ir rindas stāvēšanas un viss. Un uz fórumu nereāli rindas prasa. Bērnu varēs, tā kā ar bērnu varēs kaut kā skip the line, bet laikam šeit tas nestrādājas, nezinu. Iesim, mēģināsim. Paldies, nē, man nevajag kāds. Vai tu visu kaut ko piedāvā un... labi. Tiksimies iekšā kolizejā. Burvīgi. Esam iekšā kolizejā. Rekomands draugs augšā. Pasaki čau visiem. Čau, pasaki, kāds ir labs garstāvoklis. Ļoti forši maz bērni ir ceļot. Interesanti. Tās tas kolizējs. Man jau reāli pietika no ārpus viņu apskatīt. Nopietni. Apskaties no ārpus, apēr riņķī un dodies tālāk. Izstāvējām rindiņu fórumā. Esam iekšā. Dosimies ar ģimenīti paskatīties, kas tajā fórumā ir. Gustavs ķirzaciņu grib noķert, jā? Ķirzaciņas skraidē, jā? Ķer! Viņas ir ļoti, ļoti ātras. Aizbēga, jā? Pastaiga pa fórumu. Pēdējais apskats objekts. Trevis strūklaka. Principā. Pasties, Gustav. Burvīga strūklaka. Es viņu neredzēju īsti cilvēku priekšā, bet daudz cilvēku. Ir to vērts atbraukt. Cilvēkus apskatīt. Gustav. Burvīgi strūklak. Metro mēs tagad, jā. Braucam lejā uz metro. Roma. Visi galvenie punkti apskatīti. Vatikāns, kolizejs, fórums un tā briesmīgā strūklaka. Ideāls ceļojums ar 3-gadīgu bērnu. Burvīgi vienkārši. Iesaku. Atbraucām uz jūriņu papildēties. Tāda tā pludmalīte. Forša. Bērnam arī jautri ir. Pasauļosimies. Lūk, redzat? 3-gadnieka izklaides, jā, Tās ceļojums īstenībā jāplāno, jā. Ja ir mazs bērns, tad, pludmales. Ūdens. Tur ir augsts ūdens, Gustav. Kas? Ko tu saki, dēliņ? Tu tur vari aizpeldēt tajā ūdenī, iekšā jūrā iepeldēs. Māma pieskata Gustavu. Mūsu pludmalīte.
Nu, tajā pludmalītē mēs tur bijām pirmīt. Tā. Skaistāk bišķiņ nekā Romā. Foršāk. Maza bērna vispār ideāli vienkārši. Tu sakārtoji, Gustav? Yes. Tādas mums vēl viens numuriņš. Plazmanieks ir bišķi lielāks. Jo. Rekur ir seifs. Zaķēni mēs varam ielikt pases. Un tad vēl rekur mēs varam izsaukt apkopēju, bet ko nozīmē šī podziņa, man nav skaidrs. Nav nekas jāspiež tur. Čiks. Mēs varam izsaukt jau tā. Es domāju, ka tā ir vāna. Rekur, kur duša? Duša. Duša ir tur. Duša ir virtuvē. Tur ir duša. Numuriņš. Pa pirmo. Šits pa 70 eiro. Tu vai pikām. Pa nakti. Reku lodzi. Tur mums bija brokastis, paēdām brokastis. Tur ir Gustavs. Jā, tur ir Gustavs? Es vienkārši gribēju. Jā. Stātu. Un tagad mēs dosimies tajos kalnos. Vai āpa. Aiz tiem kalniem ir visādas interesantas pilsētiņas. Sorrento un kaut kādas citas. Amalfi. Ejā. Un tas ir Vezuls. Braucam uz Amalfi. Jā. Lūk. Tas ir viņš. Jā. Tas ir Vezuls. Nu ko, braucam kalnos, un tas ir arī tāds foršs pasākums. Jā. Tur ir mūsu viesnīca aiz muguras, jā, te kaut kur apmēram. Ir paši tā vulkāniņa. Divi kuģi ir, kur ātri motorlaivas braucētu. Jā, motorlaivas. Amalfi reāli tik piebāzta mazas ieliņas, nu, mašīnu, kur nolikt neatradām. Nolikām šeit, kur var tikai iedzīvotāji likt klujās. Mēs esam nākušie rindā, kurus ar evakuātoru vedīs projām, tā kā mums ir jālaižās ātri lapās. Amalfi. Brauksim, kur var normāli noparkoties. Te nekas nesanāk. Skaisti tādi līcīši. Bet principā piebraukt pie jūriņas nevar. Apstāties kaut kur uz brīdi var. Tas arī viss. Itālija. Visa savā burvībā. Bez kaut kādām. Nu, nezinu, kā bez kaut kādām. Ir jau cilvēki vēl daudz. Burzma diezgan. Nu, kā jums, draugi, šitā pludmā? Garīz nav vietas, kur vielu nolikt. Peldēsim kuģīti uz Amalfi. Kur ir Kristā? Kur Amalfi? Tu atpeldēji, ja? Bruno pucīs atpeldēja. Bet viens ir tuvi. Tur dziļumā ir viens, ja? Saulrietis pie Sorrento.
ko. Dosimies uz mašīnu. Sorrento arī jau apskatīs. Tik tad kā, Sorrento. Dosimies atpakaļ pie mūsu vezela. Un rītā jau brauksim uz ziemeļiem. Principā, tur jau tuvāk jau Milānai, tur aiz Romas. Tālūk, burvīgi skaisti. Burvīgi pastaiga. Vienkārši aizgāju uz veikalu 2 kilometri no kalna un 2 kilometri kalna. Forši nopirku sev sangriju, piena pakā, ledu. Nekas, būs labs vakars pasēdēšana. Paskaties, kā pozu viņš Ui, tu dzirdēji? Viņš saliecās. Dusmīgs. Nofočē viņu, nofilmēja. Tagad ēdīsim vakariņas. Viku skaisti skat pa logu. Tagad mēs laukos esam aizbraukuši. Vai ne? Man krēslu atvilkt. Jā. Lai es varu apsēt. Atbraucām uz karstajiem avotiem. Domājam šovakar aizbraukt, bet laikam tomēr brauksim no rīta. Reku celies kājās dēļ. Man Bišķi pārspēlēja ar vīnu. Paņēmā 1 litru. Man sieva baigi nedzer vīnu. Vienam pašam beigās litrs nedzer. Tāds te skatiķi. Te būs viestīts. Mūsu mērķis jau nebija tā viesnīca, jā. Viesnīca bija baigi foršām vakariņā. Bet mūsu mērķis bija tie siltie, dabīgie, siltu avotu baseini, jā. Bišķi smaržo pa soliņām, bet baigi forši, būs labi. Gustav, tev nav bail? Gustav, tev nav bail? Kaut ko zemenes ir? Pīzes tornis. Es filmēju. Apiesim riņķi. Apiesim riņķi Pīzes torņa tai teritorijai, kas te ir. Hai un momente! Tās ir Pīzes tornis. Vēl joprojām. Uzrāvāmies pludmalē, uztaisījuši trasīti. Itāļi. Kamēr visai trasē apgājām apkārt, lai saulrietu apskatītu un izbaudītu. Turies būs normāls rēciens, viņi turies sāks. Gonku. Nu tā arī gadās. Labāk jau
Labāk jau šitās te mašīnas nekā, ka te uz nudistiem uzrāvāmies. Bet nudistus neļāva filmēt, tur bija rakstīts nefilmēt. Tiek filmēts, nefilmēt. Tā tur bija rakstīts. Jā, nu, burvīgs saulrietis. Saulīti tur spīd. Tos nemaz vajadzēja nofilmēt. Nu ko, šodien ir bērnu diena. Izklaidies Sea Life, var kādos karuseļos. Un tā. Nu ko, arī izmēģināsim safari. Man esmu nopikusi es suņu. Nē, es teicu... Pie žirafēm sastrēgums. Maizīti, maizīti negribat? Maizīti? Paskaties, viņa krūmies, viņa tik skaisti. Un sēd. Es kā hiena ēst. Lauviņa. O, nāks pie mums. Gustav, kur mēs esam? Mēs esam blakus Gardas ezeram, jā? Un rudens ir, pasies lapas nokritušas no kokiem. Gardas ezers. Nu ko, šodien tāda tukšā diena. Atbraucām uz Gardas ezeru vakarā. Tagad stundas braucienā līdz mūsu pēdējai būdiņai. Tad jau lēnām posīsimies uz mājām. Nu, mums vēl rītā visa diena, tad mēs pa Alpiem. Kaut ko tā apmēram. Bet, jā, nu šodien tad tukšā diena. Viņam kaut Sea Life, tur bērnam galīgi neinteresēja tās jūras zvaigznes un tie visi. Viņš jau gribēja uz karuseļiem. Karuseļiem maksāja 40 eiro no galviņas. Jā. Nu, 160 eiro negribējām maksāt karuseļiem, ja mēs tur beigās neko nepabrauksim tā arī īsti. Tā kā, nu, neko tāda tukšā dieniņa bišķi. Jā, safari izbraucām. Safari arī 75 eiro samaksājām, nu, tur tā, 5 minūtes. Mašīnu izbraukt, apskatīt svērst. Tā jau interesanti, bet, nu, padāk. Diezgan episki. Paņēmām reāli vienu istabiņu, bet beigās sanāk, mums ir viss komplekss. Reāli, nu neviena cilvēka nav, mēs vienīgi esam tā. Bišķi bailīgi tādā lielā kompleksā. Nu, cik nu liels kompleks, bet, nu, principā šitā mājiņa visi mums tagad ir vieniem pašiem. Mums tur ir savu istabiņu, tur ir kopējā toalete, kas ir mūsu privātā toalete, tur ir kopējā milzīga virtuve, kas ir mūsu privātā virtuve šobrīd. Un tā. Nu, vēl joprojām esam Itālijā. Kā jūs domājat, cik tas silts? 11 grādi. 11 grādi, bet skats ir iespaidīgs, vai ne? Nu, lūk, šitādu miskastes paņēma, jā. Kijā. Ļoti skaista it kā mašīna, jā. Bet, nu, mēsls. 1,2 benzīns. Jaudas it kā pietiek. Jā, bet eļu ēd diezgan. 2 litrus jau es pielējis tam mēslam.
Te ir tāds speciāls veidojums, kur papēdi ielikt. Nu, neticās, ka 100 000 nobraukums. Jā, nu. Skaisti kalpaki. Kas vēl Kijām? Man ļoti nepatīk Kijām, jā. Kijām, kas ir baigi sūdīgi ir. Šitas... Nu, tās ir pipētas vienkārši. Tā kā kaut kādai, nezinu, kā žigulim, nu, es nezinu, pļājas. Nu, besi jārā šitas te. Nu, kā ir tā jādzīvo, jā? Nu, ekstra nekāda baigā mums te nav. Nu, priekš miskas tas ir ok. Turpinam braukt kalnā. Nu, tikām tik augsts, cik varējām. Kaut kāda pilsētiņa maziņa. Bērnu laukumiņu. Jā, bērnam neko vairāk nevajag. Tālāk it kā varētu iet kaut kur tur augšā. Pa kāņām. 3 kilometri. Nu, nezinu, vai mēs to izdarīsim. 3 kilometrus pa kalnu uz augšu. Pastaidziņa turpinās. Es neredzu, Gustav! Es neko neredzu. Kāds tur skats, Gustav? Tur kalni? Nē. Tu es neko neredzu, Gustav. Kas tas bija? Gotiņa. Gotiņa? Gotiņa, jā. Ko? Pēdējie soļi pa perfektām kāpnēm un esam kaut kādā gala punktā. Mūsu gala punkts šodien. Tas ir mūsu māja. Mūsu mazā virsotne tā ir. Tas ir mūsu, es sātu manu māju. Tu domā? Bet tas nav. Tur ir karoks. Jā. Mums izdevās. Mums ir izdevies. Pirmā mazā virsotne. Tāda nav īsta virsotne, bet... Tas ir autobus. Tas ir autobus. Kur autobus? Aiz galda. Aiz galda? Paskatīsimies. Galds kā autobus. Galdam riepas, jā. Tas šupols. Nu, domāju, tam kēsam ir. Jā, es sapratu. Tas ir mana. Jē, mums izdevās. Mana šupola. Kā jums skatiņš, draugi? Kur ir draugi? Kuri draugi? Tie, kas skatīsies video. Nu, tagad iesim atpakaļ. Sagaidīsim mammu un pašūposimies. Ko? Pēc 5 minūtēm jau dodamies uz lidostu. Atvadamies no Itālijas un reku parādīšu jums virtuvīti. Nu, šobrīd tas sāk mūsu privātā virtuve. Jo mēs esam vienīgie šajā mīteklī. Un tā, norma. Nu, ko esam lidmašīnā? Diezgan traks sanāca ar auto noparkošanu, jo nomas auto parkings bija pārcēlies citā vietā, kā man Romā skaidroja. Un tā kā nācās pameklēt, bišķiņ pavandīties, paskriet, bet, nu, esam lidmašīnā, viss kārtībā, nu. Tā gadās, visādī gadās. Nu, ko, lidosim mājās. Man Gustav? Ladies and gentlemen, a very good afternoon from the flight deck. Passenger captain speaking.
My name is Edward McGurn. On behalf of all the crew, Visu I'd like to labu. welcome you on board this flight.